Sveicināti! Mani sauc Jānis Lūsis un esmu inženierzinību mācību satura redaktors. Ceram, ka pirmais lielais temats par drošām, stabilām konstrukcijām būs sekmīgi aizvadīts. Laiks sākt otro lielo tematu – kā izmanto gāzes un šķidrumus ierīcēs. Saskaņā gan ar paraugu programmu, gan arī ar mūsu izstrādāto tematisko plānu, kas pieejams mācību platformā Soma, šim tematam ir atvēlēts 10 mācību stundas. Pirmajā un otrajā mācību stundā caur grāmatu vai somu skolēni apgūst teorijas zināšanas par gāzu īpašībām, par dažādajām gāzu izmantošanas iespējām inženierijā, kā arī iepazīst gaisa pretestības un cēlējspēka jēdzienus. Trešajā mācību stundā jāķeras klāt praktiskajam darbam, kura uzdevums būs izveidot gaisa jeb pneimatiskās raķetes modeli. Vispirms raķetes modeļa skice, tad izveide, un tad jau 4. mācību stundā jāveic raķešu modeļu testēšana un iegūto rezultātu analīze. Jāgūst secinājumi, kas ļauj raķetei pacelties visaugstāk un kādus uzlabojumus skolēni varētu īstenot savā modelī. Ar gāzēm iepazināmies, tālāk 5. un 6. mācību stundā ķeramies pie šķidrumu īpašību un dažādo pielietojumu iespēju izpētes. Grāmatā vai vietējumās skolēni noskaidro arī, kā darbojas savienoto trauku princips un kā šķidruma līmenis tiek izmantots dažādos inženiertehniskos risinājumos. 7. mācību stunda veltīta hidraulikas apakštematam. Uzzinot, kā darbojas hidrauliskais pacēlājs, amortizators vai arī automašīnas bremzes. Šajā un iepriekšējos apakštematos apgūtās zināšanas noderēs, lai atlikušajās 3 šī lielā temata apgūves mācību stundās izveidotu lielo projekta darbu – raķetes platformu ar hidraulisko vadību. 8. mācību stundā skolēnu grupas veido projekta darba skices un saplāno darba norisi. 9. mācību stundā raķetes platforma ar hidraulisko vadību jau top praktiski. Visbeidzot, 10. noslēdzošajā mācību stundā tā tiek pārbaudīta praktiski, lai noskaidrotu, kādā leņķī raķeti jānovieto, lai tā aizlidotu vis tālāk. Otrais lielais temats ar 10 atvēlētajām mācību stundām noslēgts. Iepriekšējā video jau bija stāstījis, ka mūsu redzējumā inženierzinību mācību grāmata pilda teorijas enciklopēdijas lomu, un tajā pie katra temata izklāsta ir ietverti arī analizējami un diskutējami jautājumi problēmu risināšanas prasmju attīstībai. Savukārt platformā Soma pieejams vietām izvērstāks teorijas skaidrojums un, protams, arī pašpārbaudes testi, lai skolēni noskaidrotu, vai viņiem izdevies izprast temata teoriju. Atgādināšu, ka mācību platformā Soma esam publicējuši tematisko plānu inženierzinību apguvei, kur norādīta katra temata atbilsme paraugu programmai, temata mērķis, stundu skaits apakštematiem, tematā apgūstamie jēdzieni, sasniedzamais rezultāts, kā arī izmantojamie resursi un saites uz tiešsaistes resursiem. Šo tematisko plānu atradīsiet Somā pie inženierzinībām sadaļā Resursi skolotājiem. Šis plāns redzams tikai skolotājiem, pievienojoties ar skolvadības sistēmas skolotāju pasi. Ceram, ka šis palīga materiāls jums būs noderīgs. Šā reizē tas man arī būs viss, ko vēlējos pastāstīt. Tiksimies atkal nākamajā sērijā par 3. lielā inženierzinību temata apguvi, izmantojot mūsu veidoto mācību grāmatu un mācību saturu platformā Soma. Uz redzēšanos!